Labdien! Esam Jevgeņijas ziņās, un šodien es stāstīšu, kā dzīvot Jevgeņijas stilā, kā ēst, kā gulēt un kā runāt Jevgeņijas stilā. Tātad ēšana. Es esmu sportists, un man ir jāēd pienācīgi. Es esmu peldētājs, diezgan profesionāls peldētājs, bļaļ. Es esmu Latvijas peldēšanas federācijā. Es nezinu, vai to karti. Man to karti iedeva treneris. Es esmu Latvijas peldēšanas federācijā, un man ir jāpeld 4 reizes nedēļā. Tas ir diezgan bieži, un man arī tāpēc ir jāēd pienācīgi. Un parasti es ēdu McDonaldā. McDonaldā ir jāēd, burgeri, kaut kas tāds. Tur salāti, nes visu nepieciešamo jūsu organismam. Tur ir gaļiņa, vistas gaļiņa. Vistas gaļiņa ir laba. Tas ir ļoti labi jūsu organismam. Tātad, kā gulēt? 4 stundas pirms gulētiešanas jūs nekādā gadījumā nedrīkstat mācīties. Ir jāskatās televizors. Un tad ir jāspēlē dators un jāiet gulēt aptuveni 12 naktī. Tas visu nepieciešamo sniegs jūsu organismam. Jūs būties izgulējušies. Protams, pirms gulētiešanas ir jāapēd, tad ir jāēd pīca. Pīca no McDonald's jūs uz mājām neatnesīsiet. Un tad kā runāt Jevgeņijas stilā. Tad runājam. Bļeģi, pizduj, nahran tev, kāpēc tu vispār piedzini? Kuce. Šie ir pārsvarā vārdi, kurus jūs varat lietot saskarā, es nezinu, kā tas vārds ir Latvijas. Es esmu latvietis, bet mana mamma ir krievieti. Tētis ir, tētis ir latvietis. Un, tad runāšana ir tā, jūs varat lietot visus pamatvārdus, bet šos, kurus es tikko nosaucu, tie ir jālieto diezgan labi. Un arī ar to šodien Jevgeņijas ziņas beidzam. Nākamās Jevgeņijas ziņas būs random dienās, aptuveni pēc mēneša. Noskaidrosies ziņu īpašais standarts. Kad ziņas būs, kad viņas beigsies un tā. Uz redzēšanos, Jevgeņijas ir atpakaļ.